Tā. Šeit ir tas asaris. Lielais. Cik tu pietrūka līdz rekordam? 200-300 grami pietrūka, bet jā, tas ir tāds mans rekords asara. Un domāju, ka tuvākajā laikā nesanāk. Ir starpbrīdīts, protams, un tad vecāko dēlu tūlīt jāpalaiž, jāiedod no mašīnas muzikas skolas instruments ģitāra, kur izvēlējās par laimi dzīvoklī. Bungas nebija, bet paņēma ģitāru un tad palaidīsim uz muzikas skolu un tad novadīsim stundas tālāk un tad jau uz nākošo darba dienu. Tā. Atnesīsim somiņu. Kā jūs netraisat tracimā. Traci neceļam. Es esmu arī viens no tiem, kas ir ļoti stingrs treneris. Principā šeit es viens no vecākajiem florbola treneriem, un es esmu tāds arī savu prasību ar savu stingrību, bet tajā pašā laikā es zinu robežas, kurām it kā pāri nevajadzētu kāpt tā, un neaizskart ne tādas, ar bērnu jārunā savādāk. Kurš meta ritentiņu? Neviens. Vari uzmest ritentiņu. Es? Tad viens uzmet ritentiņu. Tu saģērbies tikai, ja? Pats studēju Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā neklātienē un paralēli strādāju viesnīcā. Strādāju, jā, iztikai, jo vecākiem nebija līdzekļi, kā palīdzēt. Un jā, un tad es sapratu, kad negribu strādāt viesnīcā. Negribu, lai man tikai dot pavēles, bet es gribu veidot kaut ko pats. Un tad florbolā ir tā sporta spēle, ir tas, kur es esmu tas ģenerālis saucamais, kurš veido to, kā viss notiks un domā un analizē un meklē pareizos risinājumus, lai mēs labāk nospēlētu, labāk ne tikai nospēlētu, bet arī jaunieši kļūtu par labiem cilvēkiem. Pēc signāla mainīsim virzienu. Reaģējam ātrāk, Ance. Šeit šajā skolā ir 3. gads, laikam, kad es strādāju, bet pirms tam 15 vai 14 gadus nostrādāju tieši Birzgales skolā, kur es uzaugu pats. Un mainīju skolu tikai saistīts ar to, ka bērni augs, bērniem vajadzēs skolā, vajadzēs izvadāt viņus un lai varētu samanedžēt visas tās lietas. Es braukšu uz mūzikas skolu, tad steigāšu uz mājām, un tas ir grūti mācības tādas. Grūts arī. Šitā man, var teikt, visu laiku būtu jāstaigā, bet, es gribēju braukāties ar autobusu, man jābrauc ar autobusu, tas nav tik slikti. Mēs šeit gar skolu, viņš iet ārā un tepat tās ārpusē ir pienāk autobusu skolniekiem, kas iet uz muzikas skolām. Pagājuši gadu sanāca tā, ka man bija mazākas stundas, kad es visur dabūju izvadāt, paspēju pats izvadāt vēl. Šogad vēl ir vieglāk, jo mamma vēl ir mājās, uz dekrētu sēž. Nākošais gads nāksies iespringt pašam un mēģināt salikt visus pa vietiņām tā, lai pats var izzināt, jo mamma strādā ne uz vietas, bet braukā. Tā kā Jūs būtu jābūt pilnu laiku mājasemniecei. Principā, jā, šobrīd sieva to visu dara. Un, ja nebūtu sieva saprotoša, tad to ir grūti paveikt, to ir grūti izdarīt. Stāsimies, Ernests, pa diagonāli vingrojumus. Tā diena, jā, principā jau sākās 7 mēs ceļos, un tad, principā, vakarā 9 mājās. Kad bija virslīga, tad vispār pus 11. Un sestdienas, svētdienas tas ir projām. Sestdien mēs bijām ar savu U13 grupu, un svētdien man bija pirmās līgas. Abas 2 dienas nebija bez brīvdienām. Šo sestdienu, svētdien atkal ir spēles, ceturtdien ir vakarā spēles, trešdien ir pašām vakarā vēl spēle. Pats uzaicināju šogad ilgi nebija, es krustiniskās saites biju saplēsis pirms gadiem 7, bet arī veterānu čempionātā spēlējot, bet tagad uzaicināju, tagad mēs ir tādā Ogres rajona čempionātā, kur bijuši audzēkņi savākuši komandu, un tad jau mēs paši uzskrienam. Bet tas ir viss pārējām pašam, lai spēlētu, neatliek laika nekam.
Tā. Retojamies, skats uz manīm, augstais dribliņš. Un mēģinam stāvēt uz vietas. Driblējam līdz viduklim augstāk, nē. Pārmaiņu dribls. Man jau gribās pirmkārtām tās stundas var produktīvākas veidot uz stadionu. Un mēs te mokamies tepat ārā uz Bruģa, ap skolu. Tad mums te ir blakus skolai kapiņi, un tad mēs tajā kapiņiem to krosiņu paskrienam. Tāpēc jau gribās, lai ir tas stadions, jo projekts jau bija gatavs pirms 20 gadiem. Beidzot, Ogres novada doma nāks pretī un ar šo sāk strādāt un darīt kaut ko, jau procesā, uz atsevināšanu zemes ir. Un mēs ļoti ceram, ka pēc pāris gadiem mēs uziesim uz stadionu. Esat kādreiz darījuši ar vienu roku, vienu ar otru kaut ko. Tad līdzīgi tagad būs. Izvēlamies vienalga, kuru roku ar vienu mēģinam mest, un ar otru mēģinam driblēt. Jā? Mums sanāca 5 reizes bez nokrišanas. Bez nokrišanas. Tas jau vispār kā profesionāļiem. Par aktivitātēm runājot, ko jūs kā fizikultūras skolotājs varētu teikt? Tās gadžetu lietas saucamās, tās ir ļoti, ļoti populāras šobrīd mājās. Un, es domāju brīžiem, kad vienam otram vecākam ir vienkāršāk iedot to gadžetu lietu un pēc darba vienkārši grib pats atpūsties un tādā veidā arī mierīgāks no bērna. Un mans jaunietis nav izņēmums, bet mēs cenšamies tur viņu tā kā noteikts laiciņš, un tas ir viss. Lai gan no gadžetiem viņš atkal ir iemācījies angļu valodu runāt, tā kā pozitīvais arī kādā mirklī kaut kur noķerts. Mēs manā laikā, kad mēs bijām, mums nebija šo gadžetu, mums atkal mamma nevarēja dabūt iekšā istabā vakarā. Mēs bijām gatavi arī naktī tur pavadīt ārā un spēlēt dažādas spēles rotaļas, jo tās elementārās rotaļas, kā piemēram paslēpis vai gliemeži, kur mēs lecām, vai klasītes, viens otrs skolā vispār nav dzirdējis par tādiem. Bumbas turam klēpī vai padusē, vai abās rokās tā, lai nav skaļums, jo mēs esam 2 klases, un ja jūs katrs driblējat, tad jūs man nedzirdēsiet tūlīt. Tā, uzspēlēsim spēli. Tā, vadītājs. Emīls grib, Emīls vada. Ja Emīls pieskarās, es sasalstu. Atsaldēt vārdu, ja Aleksandra pieskrien, iedodu bumbu, paņemu viņas, tajā brīdī viņa atsalst. Es teiktu, ka ir jāmēģina ieinteresēt bērns jebkurā sportiskā aktivitātē, kāda viņa būtu. Vai tas ir varbūt pašām vecākam ar riteni izbraukt, kad laikapstākļi atļauj ar riteni izbraukt pat veloceliņiem, pat taciņām, vai tas būtu kādu pārgājiens kaut vai uz mežu uzkurinot ugunskura uzcepjot desu, vai vasarā ir dažādi buku skrējieni, kur interesanti arī orientēšanās, kuri pašiem iesācējiem tur nevajag nekādas profesionālas zināšanas. Bet tas ir atkarīgs arī daudz no ģimenes, no vecāka manā izpratnē, jo tas ir saistītas lietas. Vai tas bērns būs ieinteresēts kaut ko darīt, vai viņam vienkārši sēdēt gadžetos un nedarīt neko. Jā, viņam jābūt arī interesēt par citām lietām dzīvē. Vai tas ir tāds sporta veids, vai tas ir teātra pulciņš, varbūt tā ir dejošana. Varbūt tas ir tā peldēšana basēnā, bet ir jābūt papildus kaut kam, kas to balansu dabūs un kas kustinās. Bošam aktīvāk vecākam jābūt tajā visā. Aleksandra. Man ir jautājums, kādus driblu veidus mēs šodien izmantojam? Bumbas vadīšu. Augsto driblu, zemo. Pārmaiņas driblu. Ļoti labi, Marija. Spēks ir mūsos. Dodamies ģērties, ja? Krekliņus vakaram ejot ārā. Tā.
Kāpēc mēs esam skaļi? Kāpēc mēs esam skaļi? Mēs ģērbtuvēs ģērbamies mierīgi un klusi. Tā, lai otram netraucē nekad. Jā? Jums arī klusu, mierīgi saģērbjās, otram netraucē. Tā, lai nav skaļums skolām. Tā. Tā. Noredz. Noredz. Tā. Nu, tad, kad braucu uz makšķerēšanu ar laivu, protams, ļoti bagažnieks noteikti pilns. Gan motors iekšā, gan visi pārējās lietas. Bet tad, kad es augstākā laikā, protams, eju ar kājām un no krasta, tad, protams, vilnas zeķes mūsdienā. Tagadējā laika apstākļos noteikti nepieciešams. Nu, tā ir tāda viena no vecajām mugursomām, kuru es arī vajadzētu jau nomainīt, bet kamēr ķerās, tamēr laimes mugursoma saucamā. Un, jā, principā, ja ej jau kājām, tad mēs esam gatavs jau. Viss ir nepieciešamais somā. Un tas ir tāds atslēgšanās posms vai periods, kuras tiešām atslēdzos no visiem ikdienišķiem darbiem un relaksējos. Un kaut kādā ziņā varbūt kaut kādu spēku paņem no tās upes. Jā, tas ir tāds, un tagad jau puika arī vecākais ir palicis gados, jau nākošos ar noteikti vairāk kopā brauksim. Un viens ir spinningot, otrs ir, protams, mēs šad tad brauc arī ar gruntenēm. Tad uz samiem vai uz zandartu pasēžam nakti uguns, kur uzkurinam un des. Un tas ir tāds ar foršu pavadīšanas laiks, kurā es meklēju to spēku. Katrā ziņā, katrā brīvajā laikā jācenšas tā ar ģimeni. Kad periods un sezona iet, tad jau ir kāds laiks, bet tad ir tie mirkļi mazāk. Nu, bet tas darbs divās vietās, svētdienās vēl spēles. Nerodas iespējas, ka kaut kas tiek upurēts? Tas bija viens no lielākajiem arī pagājušajā gadā, kas saistījās ar virslīgu. Kāpēc? Tāpēc, kad jau pusotru gadu bija tur trenējot, kad tad bija vispār 11, 12. Es no rīta izgāju un vakarā redzu, kā visi ģimene guļ atgriežoties. Un tas bija liels faktors, jā, ka tas mans vecākais dēls ir izaudzis, kad es īsti neesmu redzējis kādu izņemot vasaras vai brīvlaikus. Un tad bija tā, ka tie vakari kaut kam jāsamazina, lai es atgriežos cilvēcīgi 8, kad vēl īsti ģimene vismaz neguļ, lai mēs esam to stundu, 2 vēl kopā un varam pārunāt, izpļāpāties, papļāpāt, padomu varbūt dēlam iedot. Galu galā aug nākošais, kad gribas redzēt arī to otru, kā izaug. Tas ir tāds, jā. Bet, jā, ja mājās nebūtu atbalstošas sievas, tad tas pilnīgi noteikti nebūtu iespējams. Lielāko samu ir pieķērās pie sievas makšķeres. Braucām laivā visa ģimene un katram bija sava makšķere, bet, protams, kad sievai bija tik tādas emocijas, ka teica, ņem velc pats ārā, man bailes. Bija 6,5 kg. Un tas bija tāds lielākais sams. Daugavā lielākā līdaka ir 13 kg. Līdaka tik liela, ka sēdējām viens virsū līdz krastam, kamēr tikām laivā. Tas loms nav primāri ir izbaudīt un atslēgties no visām padarīšanām, no ikdienas rūpēm. Es domāju, ka šodien nebūs, jo šodien tāds vējš arī ir un netipisks. Viņi jau arī tādi mazkustīgāki palikusi uz ziemu. Tā kā jā, šodien beidz loma, bet gadās arī tā, un tas ir jāpieņem. Galvenais ir process. Bet pagaidām tas darbs divās vietās, tā ir tāda kā norma. Pašlaik, jā. Jā, lai mēs, es domāju, ka tas ir arī daļēji finansējuma faktors, jo nav noslēpums, ja gribās, kā sporta skolas direktors saka, uzlikt to 10 uz maizītes un kaut ko vairāk, tad ir kaut ko jāupurē, diemžēl, mūsu dzīvē, un tā tad ir jāstrādā.
Un dēlam arī saka, tavs darbs ir sporta skola, muzikas skola un skola. Mans ir šie divi. Un mums jātiek katram ar saviem darbiem galā. Tā, bumbiņas. Tā, dalīsimies pa pāriem. Piespēles čērsām no dzeltenās līdz baltajai līnijai. Dālamies pa pāriem, bumbiņas ņemam. Tā ikdiena, principā, notiek šeit. Brīžiem jau sievas smējās, kad paņem matracīti līdzi un paliec nakšņot tur. Lielvārdas sporta skola un pamata sporta veids, protams, florbols. Un, protams, vēl ir vieglatlētika sekcija un ir arī tenis. Labi, stājamies, liekam uz līnijas iemetiens. Līdz 3 uzvarām. Tā, zaudētājiem pēc Edgara ierosinājuma 15 burpīši. Kā ir motivēt tos audzēkņus? Kā labi būtu jāspēlē florbols? Jāļauj sajust, kas ir uzvaras garš. Ja tikai zaudēs, tad es domāju, ka arī pēc pieredzes zinot, tad arī spēlētāji parasti izklīst vairāk vai mazāk. Bet tad, kad tu to garšu noķer un adrenalīnu tajās spēlēs un tajos pusfinālos un finālos noķer, kad tev viss iekšā vārās un tu esi uzlādēts. Jo to arī man kā trenerim stāvoties borta īsti ne par kādu naudu tur nenopirkt. Tas ir tas, pēc kā mēs arī spēlējam, kāpēc mēs to darām. Tā, vēlreiz jums atgādināšu. Vienmēr, tad, kad mēs ņemam piespēļu vingrojumus un arī vingrojumos ar bumbiņām uz metieniem piespēli, cenšamies precīzi, ērti, lai iet pret partners, lai var uzņemt un iespringstam uz tām lietām, jo viņas būs būtiski. Ja mēs spēlē nevaram atdot piespēli, tad mēs šeit nevaram arī tikt pie metiena. Pirmo metienu uz katru vārtsargu mēs iemetam viegli rokās. Pēc tam jau ejam tā kā spēles režīmā. Šodien arī man bija jārunā, pārkārtot pozitīvi vienam pret otru. Un principā tas ir tāds, gan arī katrs nodarbības darbs. Jo, ja tik līdz nerunā par tām lietām, tā viņi arī aizmirstās. Arī pēc treneru švilpes mēs īsti nemetam pa vārtiem, jo tas saistīts ar to, ka vārtsargs mēdz novilkt tās ķiveres. Un tad mums ir, viņi piedāvāja, ka mums ir jātaisa 20 burpīšu uzdevums, kāds vingrojums par to, lai kāds uzmet. Un tādā veidā arī viņi piedāvā un es savu risinājumu, un tad mēs tādā veidā arī mēģinām vienoties un viens otru vairāk mācīt. Tiem, kam bumbas nav, 5 burpīši, uzvarētāji padzerās. Mums ir, es domāju, ka vienas no zemākajām vispār mēneša maksas jauniešiem. Mums ir tikai 15 eiro mēnesī. Man liekas, ka tas ir vispār apbrīnojami, ja tev pa izbraukumu autobusu nav jāmaksā, tev nav jādomā. Vienīgais, kas uz vecāku pleciem vēl stāv, tas ir formas jaunas iegāde, jo mēs gluži vienkārši liekam uzvārdu uz formas un tad, lai tas personalizētu tādu lietu. Bet tā visā visumā, es domāju, ka tā ir tāda simboliska samaksa par to visu. Plašumu uzreiz, Ričard, jāmeklē. Jāgūst vārti, vīri. Give and go. Nestāvām, Deivid, tu visu laiku tajā malā stāvi man. Es te dzirdēju, bērni saviem vecākiem ir stāstījuši, ka jūs nekad nelamājaties krieviski. Tas darbā tas vispār ir iespējams. Es viņam arī tā arī atklāti saku, es arī lamājos. Bet es zinu vietas, kuras to darīt. Ja es atrodos uz laivas un man noraujās zivs, tad es varu nolamāties. Vai arī mežā sēņojot, ka sēnes nevar atrast, es varu nolamāties, jo man apkārt īstenībā nav, un tad es varu izlādēties. Bet, ja es esmu sabiedriskā vietā, vēl vairāk ar komandu vai visām citām lietām, tad es teiktu, ka nē. Vienā dienā varbūt ir nopietnāk, kad viņi jāveic, ka viņi vienreiz varbūt savu joku, kas iziet savu. Lai 3 stop par abām reizē jālec. Jālec, jā. Strādā, tu būsi ātrāks. Padzerās. Kāpēc tu nespēlē pie tām? Es neesmu atbilstošs vecums.
Tā piespēļu meistarība un kultūra ir redzama tiklīdz iedod jums uzdevumu kustībā. Un tā uzreiz var redzēt, kuram cik daudz vēl ir jāpiestrādā. Kristiņ, ļausi runāt? Vai tu gribi nākt manā vietā? Piemēram, izbraukšanas spēlēs. Braucām līdz Talsiem, vajadzēja pauzīt un nopirkām hotdogus, visi tā kā nopirka. Un viens aizrijās ar cīsiņu. Rijot nost vai ēdot ātri, aizrijās ar cīsiņu. Tad tagad ir iegājies tā, ka kāpjam kaut kur apstājamies. Es saku, tam jaunietim, es saku, tā uzmanīgāk tiem cīsiņiem. Varbūt ņem tomēr burgerīti, labāk tur malta gaļa. Un tad viņš pasmējās, un tā mēs tur arī tādā veidā arī velkam uz tā zoma. Vai arī mēs aizbraucām uz Helsinku turnīru, un mamma pirms izbraukšanas treneri tika parūpēties, lai ēd gaļiņu, salātus, kartupelīti un visu. Un, protams, mēs aizbraucam pie halas ir McDonald's. Un pēc labi nospēlētām spēlēm, protams, ka mēs jāaiziet līdz tam McDonaldam. Un es saku tam jautājumu, Klau, man tava mamma teica, ka tev jāēd ir tas un tas. Un viņš saka, treneri, bet es taču nemeloju. Salātiņi ir, kartupelītes ir, un gaļiņa arī ir, un vēl maizīti klāt. Tā kā jums nebūs jāmelo. Tādi te stāstiņas visādi ir bijuši. Uzmet virsū, dabūja bumbu, pasteidz, kur vārdsargs pa zemi viegli ieripina. Viņam kājas kopā, viss brīvs. Viegli ieripina un ir. Mēs esam tā kā tādi daudz maz pa vidu. Lielvārdi kā florbola komanda. Uz Latvijas fona notiek kotējās viena no bagātīgo vēsturi. Mēs vienmēr cenšamies tā, lai mēs ar to, kā sacīt, ar Rīgas lielajām komandām, kur nāk uz treniņiem. Es dzirdēju, ka 70 bērni nāk un izvēlās tos spēlēt tos 12. Tad mēs spēlējam parasti ar to, kas nāk pie mums. Un cenšamies vienmēr turēt līdzi viņiem un varbūt kādreiz iekost un nokost viņus un vinnēt. Bet tas prasa noteikti daudz vairāk. Pamatas teiciens, ko es saku spēlētājiem, ja tu gribi būt katru gadu pa čempionu, tev katrā treniņā jāizdara kaut nedaudz, bet vairāk kā to izdara jebkurš pretinieks. Tad tu būsi čempions. Mēs 10 minūtes sāksim atsildīties. Savādāk daži ir kā koki, nekustīgi mums. Cik reizes Lielvārdi ir bijuši čempioni? Jauniešos, ja iet runa par mani, tad es ar jauniešiem un savām komandām esmu visus iespējams čempionu titulus ieguvis, kādas ir vien Latvijā iespējami. Un mēs pat pirmo līgu nominējām, ka maniem jauniešiem bija 15-14 gadi, pie pieaugušiem vīriem, un neviens negaidīja to no mums. Bet tur bija smags darbs tajā visā. Lielvārdas virslīgā ir 4 tituli. Jā, no 4 čempionu tituliem es esmu piedalījies 3. 2 kā asistents un pēdējā čempionu, tad, kad es vadīju komandu 1. Rītdien treniņš mums ir lielais laukums. Valters Dukān, ko pēdējā frāzes pateicu? Nedzirdēju pēc treniņa, ka visi aiziet, atceries burpīšu. Tomiņ, ko es pateicu? Burpīšu, ļoti labi. Jau vakarā man šeit ir pirmās līgas spēle. Oliver, pa ko fanos tribīnai? Trešdien pa treneri vai brāli? Pareizi atbild par abiem. Jā, vēl atcerējos, mēs, ja braucam uz starptautiskiem turnīriem, tad Somu komandām, Zviedru komandām, pat uz turnīriem nav viens treneris. Tur viņi ir 4-5. Jā, viss kārtībā. 20. Tā. Vēl personāls klāt. Tad mēs parasti braucam, mēs esam viens. Viens pats Kaspars. Viens pats Kaspars. Bija atbraukši uz Zviedri kaut kādā ceļojumā uz Šveici. Zināja, ka mēs Lielvārdu florbolu spēlējam, apsīties vienkārši infrastruktūru un tā. Un tad viņi tieši tā arī ienāca un skatījās tās bildes pētīja un angliski teica tā, ka pagaidiet, kur ir tie pārējie treneri. Kāpēc viņš stāv viens, tikai galvenais. Un tad sporta skolas direktors, kā tagad atceros, teica, ka nē, viņš ir tikai viens. Tad viņi nobrīnījās, izgāja ārā un ienāk pēc brīža iekšā un saka, kur viņiem pieminekļi ir uzcelti. Sporta skolai vairāk, bet Ogres novads, bet man tāds pats arī tas gada treneris Ogres novada. Šis ir tāds
Noteikti tas ir tāds novērtējums. Tev liekas, ka jā, tu laikam dari kaut ko pareizi. Un, protams, ka liela pateicība man jāsaka arī savām komandu grupām un audzēkņiem izcilēm, ar ko man izdodas vienmēr tik līdz tam godalgotajām vietām un būt tajā florbola augšgalā un bez sadarbības. Viens pats arī to neizdarītu. Jūs neuzņematies pārāk daudz uz sevi ar to visu to audzināšanas darbu un tādām lietām? Es nezinu, varbūt tas ir tas mans iekšējais raksturs, jo es tiešām mīlu un man patīk tas, ko es daru. Un es jūtos atbildīgs par to, jebkuru jaunieti, kurš nāk trenēties pie manis, lai es viņam palīdzētu. Ir bijuši visādi jaunieši, kuriem arī ģimenēs iet gājuši grūti un ar kuri ir saņēmuši manu atbalstu kaut kādā veidā. Vīri vārti nav gūti sen. Jāgūst vārti ir. Ļoti labi. Egīli, meklē. Ļoti labi. Kā skolēnos ieaudzināt tādu arhīsmu kā stāja? Tas ir tāds sarežģīts jautājums. Es kā treneris prasu uz kultūras pasākumiem uzreiz šīm apbalvošanām, kad apbalvo. Tad mans lūgums arī viens no tiem, kad ir jāuzvelk tās uzvalka vai kādas klasiski jāsaģērbjās, jo tu esi saviesīgā pasākumā, tev jāzina, kā saģērbties. Runājam, ļoti grūti arī nosēdēt varbūt to stundu, bet garlaicīgi es saku, jā, ir garlaicīgi, bet ja mums ir šajā gadījumā Ūgras novads izsaka pateicību, tad mums ir jāmāk arī saņemt kā sportistam un jāizrāda pateicība par to, ka mēs esam ievēroti. Es vienmēr runāju tā, ka ne tikai hallē mēs esam komanda un ne tikai hallē mēs esam sportisti, bet mēs ciemats nav liels, ciemats pazīst viens otru vai pilsētiņa. Un tajā brīdī es saku, jūs ejot arī uz mājām un nākot uz treniņu, jūs radat seju, mūsu komandas seju. Jūs rādat, kādi mēs esam. Un man gribētos, un es vienmēr teicu, ka gribētos, lai mēs arī esam zolīdi līdz mājai un no mājas līdz treniņam, un arī varbūt autobusā braucot. Iekāps uz Lielvārdi ar nūju, tad sapratīs, pie kuras saimnes tu piederi, un tad tai uzvedībai ir jābūt tādai normās, lai pēc tam nenāk tā, kad sanāk sarkt kādā mirklī kā treneri. Tas pats arī skolās, mēs pa mācībām, mēs prasu minimālo, kā treneris prasu minimālo būt sekmīgam, un būt bez sliktajām piezīmēm. Skolotājs skolā ir varbūt vēl bišķi savādāk, bet treneris, es uzskatu pēc seviem, kad man jābūt kā tādam otram tētim, kurš varbūt kādās problēma brīdī, kur vecākiem neuzprast, bet atgriezīsies pie manis un paprasīs savu padomu. Un, ja tas tā notiek, tad es esmu ļoti priecīgs un es apmierināts par to, ka tas nozīmē, ka jaunietis man uzticās. Un ir jābūt tai uzticībai, jo mēs pavadām 4 reizes nedēļā plus spēles. Mēs principā jau kā otrā mājā dzīvojam. Un mēs esam tā kā otra ģimene viņiem ir. Spēks ir mūsos!